Kārtais Volkswagens Polo. Mašīnai jau nav nekādas vainas, gadi dara savu. Tehniski apskatē ielikti divnieki, to, ka nevarās vaļā vadītāja loks un nav skaņas signāla. Paprovējot slēdžus, labās puses loks no šejienes, spiežot slēdzi, jebkurā pozīcija iet tikai uz leju. No tām durīm taisās normāli. Nu, pirmais jau parāvu vaļā durvju vadus. Nu, šeit mēs redzam šādu te kolhozu. Un viens jau mums ir pušu. Nu ko, sāksim ar kolhoznieku darbiem. Nu, šeit ir iepriekšējā meistara kļūda. Tad posmiņš nav lodēts visā garumā, cauri visām durīm, bet iestiķēts mazs gabaliņš, lūk šeit, ja, un taisni tur, kur vadi lokās. Un lodējama vieta, kā zināms, nekas mums te nelodēs. Nu, tā sakot, nelocīsies, ja. Un tā. Taisam nākošo vadu. Niebjam te nost, lodēsim te galā, pie klemītes, visu vadu visā garumā un vērsim cauri visām durīm. Un stiķis, lūk, eku jau iekšpusē. Te nekas nelokās, te var stāvēt droši. Nopirku AliExpressā šādu te mazo fēru. Īstenībā šitādiem darbiem nav nekādas vainas. Nu, lūk, otrs vads sakārtībā. Nu, kādas vainas? Te šeit ir pielodēts, un šeit jau mums liek lokās, līdz šejienē. Tā. Montējam kopā. Tā. Lielais atklāsmes brīdis mums ir klāt. Vadi mums ir sataisīti, sačinīti. Jā. Esam pieslēguši pagaidu slēdzi, pagaidu variants. Labais loks ir vaļā. Es ciet. Viņš smagāks. Labi. Un šofera loks. Opā. Aiziet. Lejā. Viss notiekās. Slēdži gan tādi ir. Nu ko, varam visu montēt kopā. Paldies par darbu un uz jauniem piedzīvojumiem.